Zini, vasara forša, mēs atpūtnieki, ko tu esi noguris? Kas tas ir? Tās ir vecuma pazīmes. Atcerieties, mēs taču agrāk iepirkāmies katalogos, nevis internetā. Ko tev tur vajag tajā publiskajā peldētavā? Tur taču mikrobi visādi. Un tad reizēm es jūtos nepietiekami samitrināts. Ir viss tā kā vienādi ģērbes. Ceļmala lapa palīdzēja salabot jebkuru kļūdu. Jā, tur vien biežāk domā, ka varbūt labāk dzīvot tā, kā pašam patīk. Čau, un esiet sveicināti šajā pirmdienā podkāsts, kā es atgriežos arī jūlijā, ir 6. jūlijas, un tas nozīmē, ka jūlijas ir sācies, un jūs esat malači. Mēs pārdzīvojām gan nenormāli daudz nevis krimināls, bet traģisks brīvdienas. Jāsaka, tā statistika liecina par to, ka latvietim ir jāstrādā, un atpūsties mēs īsti nemākam. Vismaz tā, lai būtu pieklājīgi. Kā es podkāsta 2. sezona, 4. sērija, mani sauc Kristīna Stakene. Paldies Big Bang, ka atbalstās šīs epizodes tapšanu. Šajā nedēļā man gribas parunāt atkal par ļoti daudzām lietām, un es nezinu katru nedēļu, kā rodas tās idejas, par ko tad es runāšu. Jo faktiski pa nedēļu man liekas, ka man vispār vairs nav ko teikt, ka es esmu visu pateikusi, ka es runāju pārāk ātri, un tas ir labi, un tas ir slikti, un tur es domāju, šonedēļ gan es runāšu lēnāk. Un runājot par šo nedēļu, es kaut kā pieķēru sev pie domas, ka es aizdomājos par daudzām lietām, kas pazūd no mūsu dzīves, kā piemēram doktora Levina magnētiskās saites, Topsītēls, Oriflames, Avons un tā tālāk un tā joprojām. Varbūt taurinīts uz vēdera vai vēl kaut kādas tādas mistiskas lietas, un tās visas aizvieto kaut kas cits. Atcerieties, mēs taču agrāk iepirkāmies katalogos, nevis internetā. Jūnijas tik tiešām aizlidoja vējas pārniem. Es sapratu, ka jūnijā es nodzīvoju vismaz 3 mēnešu kontentu, jeb saturu, un tas nozīmē, ka jūlijā es vispār netaisīšu nevienu bildi, lai es nezinu, cik daudz es piedzīvoju, jo tad man liekas, tā kā vienkārši tāda ritmiska laba dzīve, bet par daudz arī ir par skādi. Man bija arī vairāk forši notikumi. Aizdītajā periodā, aizdītajā nedēļā, kad mēs vēl netikāmies, un par dažiem no tiem es arī noteikti pastāstīšu. Mums visiem liekas, ka mēs visu saprotam, ko mēs darām, bet man liekas, ka mēs esam baigi automāti, autopilotā kaut ko darām un domājam, ka kontrolējam caur to, ka iegūstam kaut kādas definīcijas lietām, ko mēs darām. Piemēram, tā ar mani notika, kad es nokļuvu Don't Panic telpās. Gundaga Skudriņa vadīja diskusiju, kurā mēs parunājām par influencēšanu un influenceriem un tā tālāk, un arī šajā podkāstā, 1. sezonā es runāju par to, tad es nonācu pie tādas atziņas, ka daži grib būt influenceri, daži vienkārši ir un negrib to. Un tad mani nosauc Raidis Beķers par tādu hipsteri, kas tā kā neatzīst, ka ir influenceris. Tad es tagad atzīstu, ka esmu influenceris un laidīsim tālāk. Starp citu, ziniet, kas man besīja visvairāk šī podkāsta gatavošanās laikā, tas, ka man nestrādā printeris, un es reizēm nevaru izprintēt to scenāriju un tās lapas, un tā kā man ir kaut kādas idejas, par ko es gribu parunāt, bet šodien vienkārši mēs rausim kaut kā, tāpēc, ka nekāda lapa nav, printeris nestrādā, un tas man besīja. Paldies par jūsu atziņām, tāpēc atziņām un komentāriem par pagājušo epizodi. Noteikti tagad nospied subscribe vai nu Spotify, vai nu YouTube un saņem notifikācijas, kad iznāk jaunākā epizode vai kāds papildinājums. Tāpat aicinu tevi rakstīt komentārus, komentē un dalies ar saviem draugiem, palīdz šim podkāstam augt un sasniegt jaunu autori. Tas man ļoti daudz nozīmē. Tā kā tas man ļoti svarīgi, jo es redzu, ka tu skaties, redzu, ka jūs skatāties, es dzirdu, kā jūs aprunājat to savā starpā, bet lieciet man arī kaut kā par to tā kā nojaust vai zināt. Jūs jau zināt, ka daži no jums tika pie lieliskām balvām arī no MySkin par to, ka komentē man podkāstu, un tas notiks tā arī nākamajās epizodēs, tāpēc jūs nekad nezināt, ka tiksiet pie kādas foršas un vērtīgas balvas no manis un no maniem sadarbības partneriem par to, ka jūs esat kopā ar mani šajā, kā saka, laivā. Šī nav laiva, bet šis ir podkāsts. Bet tā kā ir vasara, mēs daudz ceļojam, daudz blandāmies, un mēs arī ik pa laikam daudz ēdam par spīti tam, ka būtu jāvelk tas vēders, bet atkal, tas laiks tad baigi karsts, tad nav baigi karsts, nav vērts tā kā iespringt. Ģenerāli vienkārši ir jāēd, tāpēc es sākšu ar to, kā es ēdu. Pirms es sāku runāt par to, kā es ēdu, gribētu parunāt nedaudz par kvartālu kultūru Rīgā. Tieši Rīgā es par Rīgu varu runāt, un man liekas, ka kvartālu kultūra, tāda kvartālu kultūra sākās ar Kalnciem kvartālu, kur bija tāda Una Meiberga, kas sāka organizēt pirmos koncertus. Es zinu, ka koncerti notiek arī tagad, bet toreiz tas bija tās un wow, man liekas, ka trešdienās notika tie koncerti, un mēs gājām, un tur bija visādi tirgotāji tirdziņi un dzērieni, un visus varēja tur satikt, un tas bija tāds karstais punkts, vai ne? Tad tālāk tā ir attīstījusies gan ar Tallinas kvartālu izveidi, un tagad, man liekas, tur tāds jauniešu
vairāk ir. Tāpat ir arī Vēldz radošais kvartāls, par kuras esmu runājis. Arī ir mākslas telpas un brīnišķīgas kafejnīcas un kafijotavas un arī veikaliņi. Vietas, kur piesēst, bet šajā reizē es gribu pieskarties Kimmela kvartālam, kas atrodas starp Bruņinieku un Stābu ielām, un tas, man liekas, savu tādu uzvaras gājienu piedzīvo pēdējās 2 sezonās, ka tas tiešām ir uzplausts, notiek milzīgi liela notikuma pasākumi. Iepriekšējā gadā mēs tur braucām skatīties basketbolu, man liekas, augustā. Tad es esmu bijusi arī tur uz dažiem koncertiem, piemēram, Astronautiem bija koncerts, un es esmu redzējis arī bildēs, jo es vairs nedzīvoju centrā, ka tur notiek arī tagad daudz tādu karstu notikumu. Bet karstākais notikums Kimmela kvartālā, manuprāt, ir kafejnīca Chef Meze, jeb restorāns Chef Meze. Es nezinu, paskatieties, kā jūs to varētu nosaukt. Ja? Tāds drupu restorāns, ja? Drupās, kas atrodas restorāns, ļoti stilīgi forši uztaisīts. Kad tur biju, tas notika par godu Annai. Anna Blau, tev bija dzimšanas diena. Viņi mūs visus tur uzaicināja, un tā bija tāda vieta, kur tu saproti, pēkšņi viņi, kad atvēra, tad es nezinu, 2-3 nedēļās pilnīgi visi tur bija bijuši, salikuši jau bildes, es tur nebiju, man bija tas FOMO, fear of missing out, un es jūtos šausmīgi, ka es kaut ko neesmu pieredzējis, kur visi ir bijuši, un tad Anna to visu izglāba, vienkārši savu aicinājumu uz dzimšanas dienu turp. Un tad jāvērtē, vai nē? Man jau patīk arī vērtēt, ja? Tā kā Anna par mani samaksāja, bet, jebkurā gadījumā kāds samaksāja, nevis man uzsauc, līdz ar to es arī godīgi pilnīgi saku, un arī, ja tu uzsauktu, man es tāpat teiktu godīgi. Bija ļoti garšīgi, man jāsaka, pilnīgi visu, ko es ēdu, garšoja vienkārši absolūti brīnišķīgi, izcili, super krūti, super labi. Super forša atmosfēra, un tādā ziņā viss bija brīnišķīgi, bet apkalpošana OMG zem katras kritikas. Mēs veselu stundu gaidījām dzērienus, lai tā kā regulāru dzērienu ūdeni, halo, karafē, bezalkoholiskos āliņus, vēl kaut ko, halo, bubu, nopērciet ziloni, kas tas vispār ir? Ja neesat gatavi uzņemt cilvēkus, viņus padzirdīt, prioritāti padzirdīt, vienmēr atnes ūdeni, vienmēr atnes kaut ko padzirties, tad ko jūs tur vispār darāt, vai ne? Protams, tur nenormāli garšīgi, bet vai es tur iet otro reizi, ja es gribētu, bet es gribētu tādu zvērus un apsolījumu, ka tur ir daudz labāka apkalpošana, jo tas, ko es lasu sociālos tīklos vai runāju ar visādiem cilvēkiem apkārt, ka tur ir forši, bet apkalpošana vienkārši sūdz. Kas ir? Ja vajag kaut kādas papildspēkas, vienkārši, nezinu, meklēt papildspēkas un tad prasiet naudu par savu darbiņu, tāpēc, ka, ja tev ir reāli gastronomiskam baudījumam blakus nāk tāda sūdīga apkalpošana, tur tas ilgi neturēsies. Tāpēc es jums novēlu augt un attīstīties, tāpēc, ka tiešām ir nenormāli garšīgi, viss ir super, duper labi. Ja? Bet atnāciet pie tā galdiņa, atnesiet man kaut ko padzerties, ja? Tad man būs pavisam labi. Tad es biju Pāvilos, tā Latvijas vasaras galvaspilsētā, kurā bija pilnīgi visu un Līgo svētkos. Vienkārši tur nebija Pāvilos, tev Līgo nebija. Otto, es biju tur tāda viesnīca, fancy Pāvilos viesnīca. Pāvilos tā ir dārgāk arī nekā Rīgā, nekā Islandē, nekā Ņujorkā, bet tas nekas, tur ir brīnišķīgs restorāns, un tik tiešām es negaidīju no Pāvilos tādu restorānu sniegumu. Tātad viesnīcā Otto apakšā ir restorāns, un mēs ēdām zivju zupu, un mēs ēdām, protams, karpačo un pastēti, un tur bija nenormāli garšīgi, kaut kādi marināti, gurināti tomātiņus, kur pēc tam mēs tādu mazu tovrīti nopirkām par 10 eiro. Ja? Līdz arī uz māmi tur bija tiešām super duper garšīgi. Es tiešām nekad no Otto negaidīju tādus garšas kārpiņu baudījumus. Tiešām man ir tā paveicies, pasties, Chef Meze bija izcili, ja? Otto viesnīcā izcili. Tiešām tur tāds super restorāna līmeņa ēdiens, un tas atbilstoši arī maksā. Mēs uz 2 samaksājām 160 eiro, manuprāt, bet varbūt bija vainīgi tie 4 kokteļi. Bet kokteļi bija ļoti, ļoti garšīgi. Tā kā tiešām forša gastronomiska pieredze pa bargu naudu. Ja ir barga nauda, tad ejiet uz Otto. Tālāk, kuras vēl bija? Goldigen rūmā, oh my god, Kuldīgā, jā. Caur Kuldīgai man vienmēr patīk izbraukt, braucot uzvēr no Pāvilos, un Goldigen rūmā ir ārkārtīgi forši. Un tur es sākšu ar vislabāko. 55 eiro mēs samaksājām par 2, mēs dzērām 2 bezalkoholiskos āliņus, mēs katru ēdām pa vidusjūras zupai, tādai arī. Un tā kā tāda zivju zupa bija, un mēs paņēmām karpačo un pastēti un maizi. Kas ar to maizi bija izdarīts? Viņa bija tā kā eļas augstākais punkts, un vispār tur viss bija wow. Vienkārši bija nenormāli garšīgi, un uz pusi vai 3 reizes bez mazai lētāk nekā Otto. Tā kā, varbūt paidiet Kuldīgā, vienkārši Pāvilos tā vispār neēdiet. Tiešām bija ļoti, ļoti labi. Tad vēl viens Kurzemes apceļošanas vieta, kuras gribētu pieminēt, Rideļu dzirnavas. Rideļu dzirnavas, tur arī maļmildus, murrā kaķīts, ja tur kaķīšu dzirnaviņas ir. Un viņiem ir garšīgi milti un viss kaut kas, un milti izstrādājumi, protams, pankūks ir viņa tā kā top lieta, un tad, kad esat tajā pusē, vai ķesterciemā, vai Tukumā, vai vēl kaut kur, vai Angurē, tad noteikti aizbrauciet uz Rideļu dzirnavām. Šī ir viena no manām Kurzemes mīļākajām vietām. Rideļu dzirnavas, te ļoti garšīgs pankūks, viņiem pat ir dzirnavas, viņi taisa pašos mildus. Te ļoti garšīgi mājas virtuve. Un man patīk te atbraukt un pačilot ar draugiem, izbraukt laivām, tad brauksim laivām. Klasiņš. Te ļoti garšīgs pankūks.
Tā kā lieciet savā to-do listā šos. Tur var izbraukt ar laivu, ja, tas ir normāli forši, vai ar supu. Tur ir tāda normālā mājas virtuve. Tur viss ir garšīgi. Ja tur varbūt augstā zupa nebija sasniegusi savu augstāko piltāžu, un manējā ir daudz garšīgāk. Bet nekas varat konsultēties ar mani, bet, piemēram, tur frikadeļu zupa vai skābiņu zupa vai vēl vien kādi citi ēdieni. Protams, arī kaut kādi tur šašlika gaļas vai vēl kaut kas. Tur viss ir pilnīgi normāli, tur viss ir kārtībā. Vislabākās ir pankūciņas un maziem bērniem tur ļoti garšo tādas kanēlīgi tā kā pankūciņu tāda virknē. Nu, tiešām super, tā kā jā, kāds redz viņu. Nu, fritierī laikam ieliks pankūks, nu, super duper garšīgi bērniem nenormāli garšo. Tālāk vēl runājot par to pašu pusi, jārunā par kapteini Grantu, tas ir Angurē. Jā, es nekad tur nebiju bijusi, kaut gan pa Anguru vazājos jau tiešām gadiem. Un kapteinis Grants, man pirmkārt neuzrunāja varbūt tas nosaukums. Man uzreiz likās kapteina Granta bērni, kas tāds ir, neesmu lasījis, neiešu nemaz arī tajā kafejnīcā. Bet es iegāju tajā kafejnīcā kopā ar draugiem, bija brīnišķīgs karsts jūnija vakars. Un mēs ārkārtīgi labi paēdām, jo ziniet, kas ir. Un tajos visos fancy restorānos, ne tur Otto, ne tur Kimmel kvartālā, ne tur vēl kaut kur es tur eju, ja, pa krūto. Tur nav, piemēram, mīdijas, ja. Atcerieties tāds ēdiens. Mīdijas, tur kaut kādā krējuma versitē. Nu, tās bija izcilas, tur makaroni bija zem katras kritikas, bet par makaroniem zem katras kritikas mums atvainojās. Nu, vienīgais, ko es gribu teikt, es nezinu, laikam Angurē apkalpošana ir tāda, nu, ja tu pasmaidīsi, ja tu būsi laipns vai kaut kāds tāds foršs vai tāds atraktīvs pret saviem klientiem, ja pacientiem, ja, tad laikam policija tevi apcietinās, ja tu pasmaidīsi. Ja? Nu, mēs to smaidu dabujām no tās meitenes ārā pēc kādas stundas, pusotras, bet nu, tas nenormāli grūti nācās. Ja tu kā tukum, Angurē, nu, kas jums ir? Nu, smaidiet, apkalpojot tos cilvēkus. Zini, vasara forši, mēs atpūtnieki, nu, ko tu esi noguris? Nu, pēc tam varēsi gulēt tur 7 mēnešus, Dievs pasargi, neviens nebrauc, būs augsti. Tu tagad tajā jūlijā, nu, paņem to savu dzēram naudu, ar to savu prieku, ja, ar to savu entuziasmu. Nu, man tikai tāds apkalpošanas ieteikums. Pārējais īstenībā viss bija ļoti garšīgs, bija kaut kāda karstā karija mērcīta ar frī kartupeļiem. Johaidī! Ārprāts. Es visu laiku grābstījos gar savu vīrišķi, viņš man cita pa pirkstiem, mēs pasūtījām papildus karija mērcīti. Nu, tādu tauku devu man arī vajadzēja. Un kas vēl tur bija garšīgs? Batāts, kartupelīši, nu, kokteļus tur nedzeriet. Un, jā, nu, kapteinis Grants arī ir forši. Nu, protams, par vizbuļiem es esmu jau runājis, bet es runāju par vizbuļiem toreiz. Vizbuļi ir Mērsragā. Tur ir tāds Mārcis, kas ir galvenais tur šefs, un viņš ir arī tāds vesels stand-up komiķis, tā kā tu aizbrauc uz vizbuļiem pāēst, dabūn arī stand-up komēdiju nedaudz, kaut ko uzzini par tukumu, kaut ko par es tagad mēģinu nepateikt to, ko es nevaru pateikt. Tā, Kristīna klusē. Tā, Vizbuļos ir nenormāli garšīgs fish and chips, man liekas, labākais Latvijā, tā kā noteikti iesaku apēst to, vai tur kāds kābeņu zupīt, vai vēl kaut kas tur dabūt arī svaigu zivtiņu, dienas lomu un tā tālāk. Tur tiešām ir ļoti labi. Nebrauciet garām Mērsragā Vizbuļiem. Tā kā, nu, es jau jums saku, jums ir gastronomiskā tūre, atkal uz kurzem, bet es noslēgšu fancy šmancy. Oh my God! Protams, klusā centra Triangle of Sadness, viena no iestādījumiem Dzirnavu ielā blakus Rivjērai atrodas restorāns Māsa. Viņš jau pastāv kādu labu laiku, bet es kaut kā tur nebiju ieslīdējis. Es ieslīdēju nepareizajā kompānijā. Tā nav vieta, kur tu ej ar vīrieti. Nu, ir tāda vīrieti, kam garšo normāls ēdiens. Normāls ēdiens ir gaļa kartupeļi. Tad tā ir tāda vieta, kur tu ej ar draudzenēm un kur tu esi gatavs pa pusdienām samaksāt, piemēram, 70 eiro bez alkohola. Nu, notika tā, ka tāda Rinas Proģi, kas ir tā cooking by the river, ja, un tāda, nu, forša vienkārši mākslas zinātniece meitene, kurai patīk ēst, es ieraugu viņas Instagram storijā random kaut kādā otrdienā, trešdienā nenormāli skaisti pasniegts tomāts vai tur puķkāpos vai vēl kaut kas. Un man uzreiz nervu sabrikums, man uzreiz gribas ēst, iekals mutē, es zvanu labākai draudzenei, saku, čau, Liena, klausies, noejam paēst. Nu, protams, Liena, kā saka, paēst vienmēr saka man, jā, aizbraucam uz Māsu, pēdam, nu, bija nenormāli garšīgi puķkāpos, vienkārši augstākā pilotāža, vai tur kartupeles, vai tur gurķis. Es nesaprotu, kā no tiem parastiem produktiem ir kāds meistaras ģēnijs, kas māk to visu tā uztaisīt, ka to vienkārši liekas, kā tas varēja ar mani notikt. Es tieši tā tur arī jutos pēdot, tāpēc noteikti iesaku doties uz Māsu, tur ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgi, bet arī, protams, nu rēķinieties, ka būs jāmaksā, ja negribat mazgāt traukus. Tad es tur labprāt pamazgātu traukus, vienkārši tīri vēdraties dēļ. Nu, es domāju tā, tāds mums šeit, kā es ēdu šajā nedēļā. Nu, mēs paturpināsim tagad ar tādu rubriku Toreiz un tagad. Ja pirmajā sezonā bija nenormālā atsaucība, es tagad padzeršos akvils ūdens. Jūs varētu man kaut ko samaksāt arī par šo podkāstu, jo es reāli dzeru jūsu ūdeni? Un tas nav sponsorēts ūdens, vienkārši pagrabā biju, un man arī ļoti patīk šī estētiskā magonīte. Nu, lūk, Toreiz un tagad rubrika, ja? Toreiz un tagad. Pagājušajā sezonā, ja pirmajā sezonā bija milzīga atsaucība, vesels 2 reizes izspēlēju tagad un toreiz un tagad, un man šajā reizē gribējās runāt par lietām. Ja? Es jau intro pateicu, ka es gribu runāt par lietām, kā tas ir bijis un kā mēs esam jutušies. Es nerunāšu par to, ka Alvei kādreiz dziedēja mūs no apdagumiem vai ka ceļmala lapa palīdzēja salabot jebkuru kļūdu. Un arī, ja vārī, to tad arī kļūdu, kas notika ar vēderu un visu vēdru izēju un tā tālāk.
Bet šī rubrika, starp citu, top sadarbībā ar MySkin, un MySkin ir skaistu mājas Kalnciemielā 33, un starp citu šitas celulārais ūdens, ja? Viņš palīdz man, ne jau pret ātru runāšanu, viņš palīdz man mitināt ādu, jo es sēžu šeit kaut kādās lampās, veselās divās, ko es nopirkus, lai šis podcasts arī pēc kaut kā izskatītos, un tad reizēm es jūtos nepietiekami samitrināta. Nu, lūk, tā, tad pirmajā sezonā bija wow atsaucība, un tad es domāju, ok, ierakstīšu atkal Tredos, jo Tredis ir viena no content makeriem šim podkastam, un tad ierakstīšu Tredos un pateikšu, nu kā tu uzprasīšu jums, kā tu jūs jūtaties par kaut kādām lietām, kas ir mūsu dzīvē bijušas un kas vairs nav pieejams. Piemēram, agrāk bija AVN, bija tādas sprādzītas, tur rozā varēja salikt un sakolekcionēt, un tu biji pirmā čika vispār 5. klasē, ja tev tādas bija, un tagad tev jāpērk tā dārgā balmaina sprādzīta. Nu, man tāda nav, ja es vienkārši kaut kādu parastu sprādzītu lieku matos, bet, ja tu nepērci tagad balmaina sprādzītu par 65 eiro, tad tev vispār nekā vairs dzīvē normāli nav. Par stilu, protams, varētu vispār atsevišķu rubriku taisīt, vai ne, jo tās sambas kedas visām klusajā centrā vienādās. Es nevaru. Nu, nevaru nopirkt kaut kādas citas vienkārši, vienalga kādas. Kas ir? Viss tā kā vienāda ģērbes, jā. Nu, neko. Nu, tad parunāsim par to, ka jā, kādreiz, saproti, faktiski jau es arī kādreiz esmu bijusi tajā peļķē, vai ne? Tikai toreiz vajadzēja platformenis, lai tu skaitītos stilīgs 5. klasē, un kā 5. klase ir kaut kāds 2000. gads, kas fundamentāli ir palicis manī. Un, jā, agrāk visiem vienādas, agrāk bija topsītēls, ar citu, jā, un kā es pieminēju topsītēlu Tredos, tā vienkārši Treds uzsprāga, jo pilnīgi visi zina, kas ir topsītēli, vismaz tie, kas man sako, kas manā burbelī, un tagad visiem bija vienādas balmēnas sprādītas, bija TV šo pa taurentiņš, atcerieties, nebija presīts, jāteic, kādreiz pamat šī taurinīta pa vēderu, un tad viss. Un tagad atkal īstenībā tāds krateklis, esmu redzējis, ka cilvēks stāv uz tāda kratekļa, un tā kā kratās un iekšējā muskultūra izskatās. Visu kaut ko mēs izdomājam, ka tikai mazāk mums būtu pašiem jādara. Tagad visāds endosfēras ir un lipozero, un kas tikai vēl nav kādas procedūras. Agrāk bija Oriflame, Savons, atcerieties. Tagad ir MySkins, piemēram, jā, un daudz citi brīnišķīgi kosmētika zīmolu veikali, online veikali, kur tu vari pasūtīt kosmētiku. Jā, dažādas jocīgas lietas bija. Piemēram, rekur man rakstā L-Ovska, ka Avons joprojām dzīvo kolēģi izplatot. Es, piemēram, nezināju to. Es ļoti priecājos par to uzzināt. Man gan nav nekādas nostalģijas pēc kāda konkrēta Avon produkta. Un rekur Zāne atzīst, ka es arī ik pa laikam kaut ko pasūtu no Avon. Ja no Topshop, tad Dr. Levina magnētiskās ceļu saites un Džeka Lēna sulspieda. Šis man vienkārši iznīcināja. Tā arī visvairāk laika bija. Vienkārši Dr. Lēna tā sulspieda. Man vienkārši ausīs skantās reklāmas. Man liekas, bija garāks par jebkuru citu raidījumu, kas tev tajā brīdī gāja televīzijas ekrānā. Tā, kas man te raksta? Aha. Ok, maizīte pasūtīja. Jā, bija tāds selekts žurnāls, es arī atceros, Omītē vienmēr bija mājās, un tur bija visādas dīvainas, smieklīgas mantas, un tur bija reklāma arī ar sievieti lateks šortos, tu būsi mans vergs, tev nav izvēles, Bitnera balzāms un Doppelhērts. Jā, Bitnera balzāms, ja tev nebija Bitnera balzāms, tu vispār kājās, man liekas, neturējies, tiešām visiem bija Bitnera balzāms. Ārpēc, kā mūs toreiz sapotēja, jo nebija internetu, un vienalga atrada, kā sapotēt mūs. Agrāk bija Antila, tagad pērkamies online, atcerās Rūta, Ingrīda raksta, ka Antilas kvalitāte bija gandrīz vai mūžīgas, ar citu māsai esot tepiķis no Antilas, kur viņi ilgu laiku laikam plāno izmest, jo apnicis, bet neizmet, jo tepiķis jau kuro gadu 10 tur un viss kārtībā. Starp citu, jā, un tāpat ir ar katliem, kurus Ome mani sūtīja, es nezinu, hobijhāli, man liekas, un tie katli vēl no šobaldiedina dzīvi, un tāpat arī gultasveļu un pat trauku komplekti, ko Omīte atstāja mums, kad aizgāja no šīs pasaules. Tā kā jā, iedomājies, hobijhāli dzīvo ilgāk nekā cilvēki. Tādas tās lietas ir. 2000. gadu krutās Baby Starter Pack bija spēcīgas smaržas, koksriekstu sprejs bija obligāts aksesuārs. Jā, Sondras arī atceros, ka visa klase vienmēr, vai kur tu gāji, smaržoja pēc tā koksriekstu. Un, jā, kādreiz bija nokaitināti daži klases biedri. Bija MP3 mājās saglabājies Glossy Diamond, atcerās no tiem laikiem. Vienreiz paklausījos Sveitos Krutu, jā, bija tāds, jā, tu sakačā savas 40 dziesmas, un ar to arī beidzas viss. Vai arī vispār agrāk jau diskus lika, labi, tik tālu mēs neiesim agrāk diskus lika, ja paklausīsies Dieva dēļ kāds, kas nav būmers, tā kā tu un es, kurš vispār to visu klausās, tad vispār liksies, tā kā, ko viņi tur atkal iet pa savu memory lane tur lejā. Impulse Deizītes katrai meitenei bija mīļākā krāsa, smarža, manējais bija kādā zaļganā krāsā. Linda saka, ka sprādzīta smuka. Protams, ka balmēns sprādzīta smukas arī ir nopirkt par 60 eiro, ar teikt, ka viņa smuka. Laikam, nezinu, par ko ir runa, jā. Ir cilvēki, kas nezinu, par ko mēs runājam. Es jau, protams, atceros Tamagotchi, ja, ka es
audzināju Tamagotchi, tagad man jāaudzina bērns, un vēl bija gumijas lēkāji un klasīs lēkāji. Kad jūs pēdējais redzējāt, ka bērni klasītas un gumijas lēkāji? Es nezinu, varbūt ko citu tagad lēkā, bet tos priekšmetus neesmu redzējis. Holahop riņķis, jā, tieši tā Holahop riņķis bija, kurš atceras kosmodisku un mitro masējošās īsbiks, tādas es neatceros nemaz īstenībā. Hobby hall katalogs, kādreiz es ģimenē gultas vai labas manas tur sūtīja mamma. Bija aksesuāri, kā atspirīts ar dimantiņiem galos un lūpu spīdumu ar rullīti. Reklāmi neatceros, varbūt Mr. Propers, bija Mr. Proper reklāma, gluži kā onkulis Aladins iztīra māju. Jā, tā bija gan, jā. Un tad tu pieaudzi, saproti, ka ne pašai jātīra, un tas doktors Propers seni mirs. No TV veikala 90. gados rādīt atceros Velform anticelulīta krēmu, kur solīja tik no tā vaļā uz visiem laikiem. Jā, tas celulīts kādreiz bērnībā bija tiešām kaut kāds biets. No izplatītās ērkas atceros cepteru metāla traukus, kas toreiz maksāja milzu naudu, arī kaut kādas tik brīnumus nesolīja, parasti rīkoja veselas prezentācijas. Jā, un arī ar putekļu sūcējiem brauca mājās, man mamma ar tur bija iepinusies kaut kur zaudēkli, kad nav, tur neizpirka, es neatceros. Taupavēra trauki, Amway, visiem zināms, Oriflame, Avon, Faberliks bija, jā, tas jau bija 2000. Gadu sākumā. Manai mammai ir dzepteri jau vismaz 30 gadus, tiek atli nokalpos vismaz tikpat ilgi izcils ieguldījums. Nu, redz kā. Tur ir atcerās tādu taupavēru, es, piemēram, vispār tādu nezinu, un rekurtē arī padalās Knipska ar man mīļāko skropas tušu no Oriflame, un mierīgi to no Tino var nopirkt arī pat lūpu balzāmiņu trauciņos. Jā, rekurtē Elīna raksta, ka grib mūnu smaržas no Oriflame, vai tiešām tās nekur nav, un meitenes sāka meklēt dažādas tādas foršas lietas. Nu, man liekas, ka diezgan labi mums te gāja down the memory lane, jeb toreiz un tagad. Nu, ko, bet esam pietuvējušies bez maz vai izskaņai, kā es šajā nedēļā, un es nospriedu, ka mums ir jānoskaidro, kā es vecuma pazīmes. Kā es vecuma pazīmes, un tas man mīļš temats ir, tas aizsākās jau kādus gadus 7-8 apakaļ ar tādu draudzenā Andreju, un mēs nosacinājām, ka, jo tu vecāks kļūsti, jo ar lielāku soundtraku tu dari lietas vienam. Un tā kā, respektīvi, tev ir skaņa visām tavām darbībām, ko tu dari, tās pavadara skaņa, tā kā, jāpieceļās, vai ne? Un tad tu tā novēro cilvēkiem apkārt, ka tu nosauc to par soundtracku, ja vecuma soundtracks, tad tu vienkārši sāc pamanīt cilvēkiem apkārt, ka tiešām viņi visu dara ar kaut kādu soundtracku. Vai, piemēram, runā sev līdzi lietas. Es, piemēram, arī pamanīju, šodien rakstu 4090, tur kaut ko tur, un sāku ar skaitļus tos līdzi. Vai jāliek traukmašīnā, tagad tā man jāuzliek zupa, tā man jāatcerās. Nu, respektīvi, kas tas ir? Tās ir vecuma pazīmes. Jā, tu vairs nezini, cik starp citu tu guli un noeji, un vispār, kas ar tavu miegu notiek, un tā tālāk, tev vajag kaut kādu vūpu, vai tev vajag aura ringu, vai tev vajag vēl kaut kādu, es nezinu, gadžetu, Garminu, vēl kaut ko, tev vajag visu, jo tu vairs vispār pats nerubīji, kas ar tevi notiek, vai ne? Tu vienkārši tā kā domā, vai šodien gulēju, mans dziļais miega fāze, man bija tikai 3:20, vai tur vēl kaut kas. Nu, kas jums ir? Vienkārši beidziet ar šo vecumu marazmu nodarboties. Vienkārši guliet un mēģiniet sajust sevi, vai tu labi gulēji, vai tu negulēji labi, vai tu sportoji, vai tu nenosportoji. Vai tu tiešām ir jāredz katru reizi, kad ir 4 km pagājuši, tad vienkārši aiziet uzskrien, forši jūties, labi jūties, es paskrēju kaut kādu pietiekami labu laiku. Es nezinu, vienkārši vajag visu kontrolēt un tā kā dokumentēt. Nu, protams, kas saka, vai ne? Es pati vienkārši visu savas dienas fotografēju, pēc tam esmu šokā, kas ar mani ir noticis. Tā arī varbūt ir vecuma pazīme. Jā, tu pēkšņi darīt kaut ko pilnīgi random, ja, piemēram, sācis skriet, sācis celties 5 no rīta, lai būtu nenormāli efektīvs, dodies uz dēļu nometnēm, klusuma retrītiem, Ironmanus. Visādus tur skrien, visu kaut ko izdomāt, kaut ko pilnīgi random, vienkārši tā kā varēja normāli dzīvot, nē, vienkārši sāst kaut ko traku dalīt. Protams, keramiku, jā, tur sāc veidot floristikas kursiņos piesakies. Jā, es tāpēc arī nodarbojos, bet šī ir floristikas, tu palīdzēja padekorēt, tieši vienu buketu uztaisīja vienā pasākumā. Tad vienā brīdī ziemā pamanīju, ka visi Instagrams pēkšņi pelda āliņģi. Ja visi no vecuma, vienkārši vecuma pazīme āliņģi jālien, ja, un tas daudz palīdz restartēt nervu sistēmu. Es, protams, tam piekrītu, bet tie vienkārši augstā dušā. Kas tev ir? Kāpēc tev jābrauc kaut pusstundu, jālien kaut āliņģi, un tagad jāliek bildi, kad ielīd āliņģi? Vienkārši stāvē augstā dušā, vienkārši vannā saberi ledu, vienkārši iesēdies ledus vannā. Ko tev tur vajag tajā publiskajā peldētavā? Tur taču mikrobi visādi ir. Jā, un tad, kas tur vēl, protams, tad tu nofotografēji savu šķīvu un prasa čatam, vai es labi paēdu, ja, cik kalorijas man atlikuši šai dienai, un tad tur, piemēram, čats saka, jā, bet tev vajadzētu vēl 30 gramu proteīnu. Tu saproti, tajos 30 gramos proteīnu arī ir āprakta mana laimes atslēdziņa. Vai ne? Tu kā pats nesaprastu, cik tev daudz jāēd, ko tev jāēd, ja tev visu vajag vienkārši kontrolēt. Čats vienkārši vispār to nosaka, vispār tavu dienas kārtību, dzīvi un ritmu, un arī draugu uzreiz izanalizēs, kur ir labi, kur ir slikti. Jā, pēkšņi gribēju pirkt arī dekoratīvos sēžus par nenormālu naudu. Ja? Tā kā es nopirku vienkārši, man gribas kompozīcijas taisīt, saskatījos Instagramā. Tas, man
liekas, arī mana vecuma pazīme. Ja? Es jau par to dārzniecību nemaz nerunāju. Skaidrs, ka skaidrs, ka zeme, to jau mēs esam izrunājuši. Tu necēls ap citu telefonu, kad esi ciemos. Jā, tā arī vecuma pazīme. Necēl telefonu, kad esi ciemos, tāpēc, ka tu kaut kā gribi veltīt tiem cilvēkiem laiku, ar kuriem tu esi saticies. Vismaz man tā ir, ja? Un es novēru, ka arī pārējie cilvēki, ka, es satikusies ar tevi, es tagad atzvanīšu tev vēlāk, es gribu pavadīt laiku ar šo cilvēku. Tam liekas tāda forša vecuma pazīme, ka tu saproti, ka tev ir jāvelta laiks un uzmanība cilvēkam sev blakus. Tad, piemēram, tu izdzer 1-2 glāzes, kaut kāda alkoholiska dzēriena, pēc tev ir paģirs, ja? Bet tev ir morālās paģirs 5 reizes lielāks nekā tās īstās paģirs. Tās morālās vēl kas 3 dienas, 5 dienas nedēļa. Tās īstās varbūt tur pāris stundas vai varbūt maksimums 1 dienu, cik daudz ir tā tava 1 vai 2 vīna glāzes, vai ne? Priekš kām vajadzēja vispār kaut kur iet, pirms kaut kur jādodās, tu vienkārši jau 9 labāk būtu bijis gultā. Un faktiski arī tā ir, ja tu esi līdz 12 kaut kur vieniem bijis ārā, tu pēc tam nožēlo to visu, ja? Vienkārši labāk 9-10 jau ielīst gultā, ieslēgt Netflix un chill. Ja kādam ir paveicies, var paskatīties televizoru, ja kādam ne, tu vienkārši noliec to savu toddleru gulēt ap 11 un pats nokrīt kaut kādā nemaņā vai iekrīt vismaz atverā. TikTokā. Tu arī saproti, ka šis varētu būt tavs fiziskais spīķis un ir tāda dīvaina sajūta, vai ne? Fiziski dīvaina sajūta, tev gribas visu vēl izbaudīt un tev gribas to visu noturēt pa visām varītēm. Varbūt tās vecuma pazīmes, tāpēc arī mums rodas. Protams, tu apsver botoksu, zempiku un vēl kaut ko, vai arī tu neapsver jau tu lieto un mēģini saglabāt visu un glābt visu, kas vēl ir glābjums, vai tā būtu rieva, vai tā būtu rieva, vai tā būtu riepa, vienalga, kas ar tevi notiek. Protams, kolagēns, magnīs, kreatīns, C vitamīns un vispārējie vitamīni un tavs vitamīnu plaukts izskatās daudz lielāks, es nezinu, nekā garšvielu plauktiņš, piemēram. Ja? Un, starp citu, pēkšņi zini, out of nowhere, ja? Kur ir sīpolu smalcināmie, kurā veiklā labākās pānas, kura naži ir labākie, kādas glāzes jāpērk, jo tikai no tādas glāzes labi jūties, daru tikai no tādas krūzes, tu gribi dzert kafiju, un tu zini šajā vecumā, no kādas krūzes tev patīk dzert kafiju, vai ne? Protams, agrāk tu apspried varbūt kaut kādas festivāls, mūzikas albumus, tagad tu apspried robots, ar kuriem tu mazgā grīdi, tīri grīdi, Dysons, ir vērts, nav vērts, un tā tālāk un tā joprojām. Un tu ļoti priecājies, ja kāds atceļ plānus. Jā, tu vienkārši var nekur neiet, palikt mājās, un tu kā vairs neesi uzaicināts, vai kaut kas nesanās. Tā kā, ir ok. Un nekad tu nepārmet, tu tā izdarīji, tu neatnāc. Jā, viss ir forši. Vari palikt mājās vienkārši bez sirdsapziņas pārmetumiem atcēlis. Super. Nevar sagaidīt, ka tu atcēlis vēlreiz. Un tu pēkšņi novērtē faktiski labu matrici vairāk nekā kaut kādu piedzīvojumu teltī. Vienkārši vai tu labi izgulēsi, vai tavu muguriņu jūtas brīnišķīgi un labi. Tā ir tā kā. Nezinu, agrāk bija svarīga mašīna, ja kādu mašīnu tu brauc, tagad vienkārši vai tev ir krūts matracis. Agrāk tur vien biežāk saki arī ejot ārā, ka nē, pēc 9 nē, vai nevaram sākt ātrāk, varbūt 4 sākam, 3 sākam, man 9 gribas būt mājās. Piemēram, ieeja aptiekā, man arī bijis ieeja aptiekā nopirkt tikai plāksters vai kaut kādu tur vienu vitamīnu, izēja ārā rēķins 87 eiro. Ko es tur nopirku? Laikam visu man to vajag vienkārši, lai izdzīvot. Un pats labākais, tur vien biežāk domā, ka varbūt labāk dzīvot tā, kā pašam patīk, nevis tā kā citiem labi izskatās. Man šķiet, ka tā ir vienīgā vecuma pazīme, kas tiešām forša. Vispār visas vecuma pazīmes ir forši, izņemot tā sajūta, ka tu vai nu esi savā pīķī, vai nu strauji mauc no kalna lejā. Paldies, ka skaties šajā nedēļā. Spied subscribe, ierakst komentāru, ja tu esi ticis līdz beigām, vienkārši ieliec man kaut kādu sirsniņu kaut kur. Tuk. Un starp citu sveicienu Kristīnai Čakarē, viņa man teica, ka man kaut kā jāģērbs kaut kā seksīgāk, kaut kā atklātāk un kaut kā tā, bet es vienkārši domāju, es nevaru atklāt runāt un atklāt arī izģērbties, tas būtu pārāk vulgāri, bet šis podcasts nav vulgārs, tāpēc paldies, ka skatījies, šis podcasts skaists. Tiekamies pirmdien.